mēs kaut kādu laiku jau dzīvojam te, un es te internetā arī paskatos citu kaut kādus vērtējumus, kas ir skaistākās vietas vai kas ir obligāti jāapmeklē Tenerifē. Un tur daudzas muļķības, man liekas, ka tur pa tiem dienvidiem, ka tur tās, vismaz svarīgākais ir kaut kāda Adehe vai Los Cristianos, kas ir, tā kā, it kā jau ir tur tāds turisms un tās pludmales, bet ja, man liekas, ka Teides nacionālais parks, kas ir šodien, numur 1, tas ir Teides nacionālais parks, kas ir jāredz Tenerifē, jo pati Teide, El Teide, tas ir 3. lielākais vulkāns pasaulē, un tas skaistums tās nacionālā parka ir, es domāju, ka tas Tenerifē ir numur 1. Es braucu augšā no La Esperances puses, un pa ceļam jau var apstāties un redzēt neaizmirstams skatus uzbraucot augšā, kur lejā zem mākoņiem ir Puerto de la Cruz, un cauri skaistam Kanāriju priežu mežam. Klausies, cik garas skujas šitai te priedei. Tās ir Kanāriju priedes, vienīgās pasaulē, viņas pa tām skujām uzsūc rīta mitrumu, rasu un aizveda sev uz saknēm, lai viņām ir ko padzerties. Zini, cik garas? Tālāk braucot augšā rietumu pusē, atrodas La Palmas sala. Var redzēt pāri mākoņiem 2 paugurus. Un priedes gan vairs tik augstu neaug, tikai kaut kāds zāles kušķi un maz krūmiņi. Braucot tālāk, caur mašīnas logu var tā kā no lidmašīnas mākoņi apakšā, jo ceļš iet līdz pat 2200 metriem virs okeāna līmeņa. Un otrā pusē, austrumos, uz Āfrikas pusi, atrodas Gran Canārijas sala, kur arī var redzēt virs mākoņiem. Un ceļš vispār ļoti skaists, tur ir ar visādiem atsegumiem, krāsas, visādi nevar jau to nofilmēt, tas jau dzīvē pavisam savādāk izskatās, skaistums neaprakstāms. Braucot vēl augšā, tur kāds vēl ir ziediņš izlīdz no zemes, bet tā ir viss kā uz Marsa. Un tas dziļums, kas apkārt, tas krāteris un viss vulkāniskais, tu dziļumu vispār nevar nofilmēt. Dzīvē pavisam savādāk arī izskatās. Iespaidīgi, ļoti iespaidīgi tas viss ir. Sastingusi lava pēc izvirdumu. Visādi lavas gabališi, tāda erozija izveidojušies par vēju. Miljonu gadu laikā. Štādi viss skaisti, tur visur takas ir un var izstaigāt un apskatīt. Ļoti iespaidīgi tas viss ir un es tādu nekur citur nebiju redzējis šitādu. Abrīnojami, interesanti un iespaidīgi. Tēdē pašā mēs neesam bijuši augšā. Tur tad jāpiesakās 3 vai vairāk mēneši iepriekš, ja grib ar vagoniņu uzbraukt, un tad vēl tur ir jākāpj līdz pašai augšai, vēl līdz krāterim grib tikt. Vai arī var arī no lejas kāpt,
tad daudz stundas un ar tāpatām ir jāpiesakās iepriekš. Kad uzkāpšu, droši vien nofilmēšu un parādīšu arī to. Šeit var redzēt, kā mākoņi iet pāri kalnu grēdai uz otru pusi. Vēlreiz Gran Canaria. Un mešs mākonī. Ļoti skaisti, iespaidīgi. Tas jāredz.